Sveiki! Šodien esam studijā, un es vadīšu sarunu ar CIA konsultu vadītāju Jāni, kurš dalīsies reālos trikos, pieredzē un ļoti vērtīgā informācijā par to, kā mārketings var uzlabot jūsu uzņēmumu attīstību. Nu, ko es sākšu ar pirmo jautājumu? Jāni, vai tu esi gatavs? Mēģinam, neesmu sagatavojies, neesmu saņēmis tavus jautājumus iepriekš, bet sākam, būs forši. Kā J-Consult atšķirās no citām digitālā mārketinga aģentūrām? Pirmkārt, jau gribētos teikt ar pieredzi. Strādājam no 2013. gada, un es personīgi pats strādāju reklāmu no 2007. gada. Līdz ar to pieredze ir atslēgas vārds, jo ir dažādas pieredzes bijušas, ir bijušas labas pieredzes, ir bijušas netik labas pieredzes, bet tas veido to, ka mēs šobrīd zinām, ko mēs darām, mēs esam pārliecināti par to, ko mēs darām, un attiecīgi mēs zinām, ko vajag klientam. Kā reklāma ir mainījusies kopš 2007. gada? Wow! Ir. Reklāma ļoti strauji mainās. Ja mēs runājam par 2007. gadu, man nāk prātā, es tagad precīzi nepateikšu, varbūt tas bija 8. gads vai kā, bet man bija 9. man bija saruna ar vienu klientu par reklāmu uz telefonu grāmatas vāka. Ziniet, bija tāds šķirstāvs. Ja? Un tur mēs tā kā klients saka, jā, ok, te būs tāds laukums, ņemsim tādā krāsā, tāds logotips un tā, un ziniet, un rakstīsim, ka mani var atrast 87. lapaspusē. Jā, tā kā, ok, nu, tagad mēs tā nedaram, jā, jau kādu laiku. Jā. Ko tu pats saproti ar vārdu reklāma? Reklāma. Tas ir, principā, tas ir darbība kopums, kuru pamatā ir kaut kāda mērķa izpilde. Man pašai personīgi šis vārds šķiet ļoti nodrāsts, un vispār reklāma daudziem cilvēkiem ir tā kā lamu vārds. Mēs drīzāk varētu to nosaukt par tādu komunikācijas kopumu. Tad varbūt tu vari ieskicēt, kā J-Consult šobrīd transformējās šajā kontekstā, un kas ir tas, uz ko uzņēmums šobrīd iet tieši komunikācijas izpildījuma jomā. Mēs jau kādu laiku esam uzsākuši uzņēmumu transformāciju attiecīgi komunikācijas virzienā, jo mēs, kā es saku, pieredze novad līdz kaut kādam rezultātam. Un to, ka kādreiz mēs koncentrējāmies uz platformām, sasniegt mērķi vienā platformā, otrā platformā, ja? Tā kā būt labākiem, sasniegt vairāk pieteikumu, vairāk pirkumu un tā tālāk. Bet tagad mēs skatāmies vairāk no biznesa puses, mēs gribam saprast attiecīgi, kas notiek ar klientu, kāda ir klienta aprite, cik ir kāda ir klienta vērtība, ja? Un attiecīgi kādi ir biznesa plāni kā tādi, ja? Jo ir savādākas stratēģijas pie situācijas, ja biznesa grib sevi pārdot, ja? Tuvākā gada laikā vai tuvāko dažu gadu laikā, vai ja mērķis jau vienkārši tur iekarot attiecīgi, ieņemt konkrētu nišu, jā, vietējā tirgu, lokālā tirgu un tā tālāk. Jā. Tā kā ir jāskatās uz visu kopumu, un reklāma ir tikai, vai esamība konkrētā platformā ir tikai daļa no kopējām darbībām. Izklausās, ka jūs J-Consult uzņēmumā ļoti dziļi ejat procesos, izpētiet, saprotat klientu situāciju un tikai tad pieņemat lēmumu par to, kādus kanālus tad izmantot konkrētā uzņēmuma mērķu sasniegšanai. Bet vai citas digitālā mārketinga aģentūras šobrīd tirgū piedāvā ko līdzīgu? Mēs veicām izpēti un salīdzināt sevi ar citiem, tas nav mūsu stils, restīvi mēs salīdzinām sevi paši ar sevi. Jā, un es varu pateikt, ka mēs tā nedarījām. Jā, mēs nedarījām tā, mēs strādājām savādāk, mēs koncentrējāmies uz platformu menedžmentu, panākt attiecīgi rezultātu konkrētā platformā. Un bija situācijas, ka tas rezultāts tajā platformā nesanāk tāds, kā klients vēlētos. Bet īstenībā mēs skatāmies, come on, bet ir citi veidi, kā sasniegt šo rezultātu, ja? Ir citi veidi, un attiecīgi, un šeit ir svarīga tā komunikācija. Ja? Komunikācija klientu, izpratne par viņa klientu, par visu to ceļu, kā viņš attiecīgi rodās, cik viņš izmaksā, un jā, tā kā to mēs šobrīd darām.
Un to mēs kādreiz nedarījām. Mēs koncentrējāmies uz platformām, platformu menedžmentu. Kā sauc šo jauno pakalpojumu? Mēs runājam par strateģisko partnerību, ka mēs principā izprotam līdz saknei klienta biznesu un attiecīgi pielāgojam risinājumus, kas ir klientam nepieciešami, lai viņš sasniegtu savus izvirzītos mērķus. Kādas vērtības stāv aiz vārda partnerība? Partnerība. Pirmkārt, tā ir komunikācija. Komunikācija un iedziļināšanās partnera vēlmēs, no šajā gadījumā uzņēmuma vēlmēs. Un, attiecīgi, mēs pielāgojam risinājumus, kas ir, kuru mērķis ir sasniegt šos rezultātus, un nebaidamies runāt par to, ko mēs redzam. Ja kaut kas nav kārtībā, tad mēs arī sakam, ka kaut kas nav kārtībā. Varbūt citreiz pārāk tieši, bet citreiz ir nepieciešams pateikt kaut ko tieši, lai sadzirdētu. Jā, bet ja uzņēmums nav gatavs strateģiskai partnerībai, bet vēlas šo reklāmas izpildījumu, vai e-konsulti to arī turpmāk nodrošinās? Tāda lielākā daļa uz doto momentu klientu, kas redz platformu, bet neredz kopējo bildi. Ja? Viņi redz, ka mums ir nepieciešama šī platforma, tāpēc ka mēs gribam būt šajā platformā. Tur konkurenti ir, mēs uzskatām, ka tas ir pareizi, mēs uzskatām, ka tur ir mūsu klienti. Ja? Lielā mērā tas tā arī ir. Ja? Un, mēs menedžējam joprojām platformas, jo mēs standartā bijām performance aģentūra, restīvi aģentūra, kas nodrošina rezultātu. Un, attiecīgi, šobrīd mēs liekam klāt arī šo konsultatīvo daļu, komunikāciju, un performance nekur nepazūd. Kam ir jābūt, lai es varētu justies pārliecināts par to, ka es esmu gatavs strateģiskai partnerībai? Respektīvi, kam ir jābūt no uzņēmuma puses, kas no manas puses ir nepieciešams, ja es vēlos startēt šajā partnerībā? Tātad, kam ir jābūt? Ir jābūt skaidram redzējumam, ir jābūt plāniem, ir jābūt mērķiem. Ja tas viss ir, tad ir vieta strateģiskai partnerībai. Jo jebkurš uzņēmums plāno. Ja, plāno un plāno mazāku uzņēmumu, plāno lielāku uzņēmumu, un katram ir kaut kādi mērķi. Ja, un, ja ir mērķi, tad vienkārši ir arī strateģiskā partnerība, ka mēs varam strateģiski pieiet šo mērķu realizēšanai. Ja, klients ir meistars savā nišā, ja, viņš vada uzņēmumu, viņš pelna naudu, ja, attiecīgi, bet mēs esam saskārušies ar ļoti daudz situācijām, mēs esam uzsituši ļoti daudz punas, ja, mums ir bijuši ļoti daudz pieredzes, ja, un šīs pieredzes ir jāmāk izmantot. Ja, un mēs piedāvājam tieši šīs pieredzes uzņēmumam, kas neaprobežojas platformas menedžmentā. Jo ir dažādi pakalpojumi, ir dažādas pakalpojumu izmaksas, attiecīgi katram pakalpojumam var būt savs mērķis, ja, un to jāmāk salikt kopā, un attiecīgi konkrētajā brīdī ir konkrētais pakalpojums, kas ir jādarbina, jāpaskaidro klientam. Tā. Jā. Ja uzņēmumam jau ir sava mārketinga nodaļa, vai tādā gadījumā viņam šī strateģiskā partnerība, tavuprāt, ir nepieciešama? Ideāli. Ja, klientam ir sava partneri, kas strādā super. Mēs varam iesaistīties šajā procesā, kā tilts, kas ir starp klientu un aģentūru. Ja? Mēs joprojām strādājam ar klientu, un mēs pārskatām visus mērķus, visus plānus, saliekam stratēģiju, paskatāmies, kā esošie partneri strādā, varam auditēt attiecīgi to, kas notiek, iztulkot klientam, salikt kopā plānu, parunāt ar partneriem, norādīt ceļu, uz kurieni, kā mēs tagad ejam kopā un strādāt kopā. Mūsu mērķis nav pastumt kādu malā, ja, mūsu mērķis ir strādāt ar klientu un attīstīt biznesu. Kā notiek šis process? Izklausās, ka ir ļoti daudz soļi. Kas ir tie būtiskākie soļi, ko tu varētu uzsvērt? Kā notiek strateģiskā partnerība? Pirmkārt, ar izpratni par konkrēto uzņēmumu, ar izpratni par viņu mērķiem. Ja? Mēs braucam, pavadam dienu klientu uzņēmumā, saprotot visus procesus, kas principā iesaistīti klientu piesaistē. Ja, kurā momentā kas notiek, kādas ir vērtības, kāda ir esošā pieredze. Mēs dienu pavadam pie klienta.
Jā. Tā kā mums ir arī attiecīgi pat coach, kas attiecīgi runā ar klientu. Jā. Coaching sesijas paredzēts arī ir. Ja? Tā kā mēs tiešām mēs gribam saprast un gribam palīdzēt, nevis vienkārši startēt ar to, ka viņam ir jāpiedalās tagad konkrētā platformā ar savu uzņēmumu, tāpēc, ka tur visi konkurenti ir vai tāpēc, ka tā citi dara. Stratēģiskā partnerība 90 dienas, pareizi saprotu. Jā, Tātad 3 mēneši. 3 mēneši, 90 dienas. Kas ir tas, ko klients var sagaidīt pēc šīm 90 dienām? Un tur katru mēnesi ir dažādi materiāli, dažādas ir online sarunas, ja, ir PDF, ir 6 mēnešu plāni. Ja, tā kā, tur ir daudz kas, un tajā pašā momentā, ja tas būtu jānovienkāršo, tad mēs ar klientu pārskatām viņa reālo plānu uzņēmuma attīstībai, jā, turpmākajam gadam, pusgadam, un saliekam apakšā platformas, kas ir nepieciešamas, lai sasniegtu šo rezultātu. Kaut kādā gadījumā pārskatām visu procesu un skatāmies, ko mēs varam uzlabot ar mākslīgo intelektu, kur mēs viņu varam iesaistīt, kur nē, attiecīgi, lai atvieglotu un efektivizētu esošos darbus. Vai stratēģiskā partnerība klientam palīdz tikai izvēlēties pareizos kanālus, vai tomēr caur stratēģisko partnerību jūs izvērtējat arī uzņēmuma mērķu sistēmu, KPI un citus iekšējos procesus? Manuprāt, te ir 2 varianti. Ir variants tāds, kad uzņēmumam ir skaidrs, ko viņš grib, un tad mēs viņam palīdzam izvērtēt viņa mērķus, saliekam kopā plānu ar realitāti. Jā, un skatāmies, attiecīgi izveidojam principā rāmi, kuru ietvarā mēs saprotam klienta mērķus, vēlamos ieguvumus, kur mēs skatāmies attiecīgi uz izmaksu pozīcijām, visu tā kā apriti kā tādu, kā klients strādā ar ienākošajiem līdiem, potenciāli. Ja? Un attiecīgi izveidojam uz datiem balstītu pieeju, lai šo situāciju uzlabotu. Ja? Tas ir viens variants. Otrs variants, ka klients tam nav mērķu, un tad mēs viņam palīdzam šos mērķus radīt. Restīvi, principā, rada viņš pats. Ja, izmantojot coaching pieeju, tad klientam palīdzam sakārtot attiecīgi lietas, kas ir saistītas ar uzņēmumu mērķiem. Un tad, principā, notiek tas pats, ko iepriekš minēju. Ja, tad izveidojam rāmi, kur ietvarā attiecīgi mēs cenšamies sasniegt šos mērķus, izvirzītos mērķus, ja, kam ir uz datiem balstīta pieeja attiecīgi uz platformām, ko kad darīt, ja, kāpēc darīt, ja, kādas KPI mēs izvirzam ne tikai kopējos uz pusgadu, gadu, bet kādas KPI mēs izvirzam konkrētās platformās, ja, kādi ir mērķi un tā. Kā jūs sekojat līdzi klienta izaugsmes dinamikai šajā laikā? Vai jūs esat kā tāds kontrolieris, kurš ir blakus uzņēmumam, vai jūs tomēr ļaujat brīvu pašam uzņēmējiem sekot līdz šiem mērķiem? Kas attiecas uz mērķiem, principā, mums kā partnerim ir jāsaprot, kā mēs virzamies attiecībā uz KPI sasniegšanu. Līdz ar to mērķi, cipari, skaitļi, tas ir mūsu lauciņš. Jā, tā kā, un mēs par to runājam ar klientu. Jā, tā kā ir svarīgi saprast, kāpēc mēs kaut ko darām, ja? Un tam visam jābūt balstītam attiecīgi datos un mērķu sasniegšanā. Jā, tā kā mēs sekojam cipariem, mēs sekojam mērķiem, mēs sekojam apgrozījumam, mēs sekojam klientu pieaugumam, mēs par to runājam ar klientu, un attiecīgi kaut kādā momentā klients sāk sekot mazāk nekā mēs to darām. Ir dzirdēts, ka mārketings nereti balstās intuīcijā, ne datos. Kā ir ar šo? Cik daudz intuitīvās daļas un cik daudz datu daļas ir nepieciešams, lai izveidotu efektīvu mārketinga sistēmu uzņēmumam? Manuprāt, tā intuitīvā daļa arī balstās datos, kas ir principā balstīti pieredzē. Ja tev intuīcija ir balstīta kaut kur, ja, attiecīgi man liekas, daram tā,
Ok, bet man prasās vienmēr uzdot jautājumu, kāpēc tā liekas. Un tā kā bišķi paraksimies, ja? Un tad mēs parasti aizraukamies arī līdz kaut kādiem cēloņiem, kāpēc liekas. Ja? Un tāpēc ir arī AB testi un testējam vienkārši, kā mums liekas. Consult nav liela digitālās mārketinga aģentūra. Attiecīgi, jūsu klientu skaits nebūs tik milzīgs kā citām digitālām mārketinga aģentūrām, bet jūs noteikti ar saviem klientiem esat izveidojuši tādu kā mazu ģimeni, kurā jūs augat kopā gadiem. Padalies par šo, lūdzu. Jā, mums ir klienti, ar ko mēs strādājam jau no negluži pirmās uzņēmuma reģistrēšanas dienas, bet no momenta, no pirmā gada noteikti, un tādi ir vairāki. Jā, un ir ļoti patīkami skatīties, kā uzņēmums ir audzis kopā ar mums un sācis apgrozīt miljonus attiecīgi, un mēs esam piedalījušies no paša sākuma. Un tur tā saruna ar klientu arī ir, viņi jau sen ir tajā strateģiskās partnerības līmenī. Jā, un attiecīgi mēs zinām klienta suni, mēs zinām, ko klients attiecīgi dara brīvdienās, jā. Mēs zinām ļoti daudz ko par klientu, jā. Un tas arī atšķir attiecīgi mazas aģentūras no lielām, ja, kad mazas aģentūras parasti ļoti labi pazīst klients, un iespējams, kad arī viņu vadība arī, es konkrēti runāšu par sevīm, es principā pazīstu katru klientu, kas ir mūsu aģentūrā, attiecīgi pie katra klienta stratēģijas iesaistos arī es, pie stratēģijas izmaiņas tiek saskaņotas, ja, tā kā, tas arī atšķir no lielām aģentūrām, kur vadītājs iespējams nezina, viņam ir NT padotie, kas dara, kas menedžē klients, un pats viņš attiecīgi vada uzņēmumu. Manā gadījumā es esmu dziļi iekšā klienta biznesos, tas kaut kur ir mīnus, arī tas, ka mazāk laika varbūt pietiek savu uzņēmumu attīstībai, bet tas ir tas, kas man patīk. Man patīk iedziļināties lietās. Ir dzirdēts tas teiciens, kad kurpniekam kurpa vienmēr pašam ir caura. Jā, ir. Un kaut kur var piekrist, ja, kad te jau ir tas paradoks, ka tu centies palīdzēt klientam, ja, primāri. Un man nav uzņēmumā vēl 2 uzņēmuma vadītāji, kas varētu attīstīt paralēli mūsu uzņēmumu un attiecīgi mesties iekšā klientu biznesos. Ja es pats neiesaistītos klientu biznesos, un ja mēs neietu šo strateģiskās partnerības ceļu, iespējams būtu daudz, nevis iespējams, bet noteikti būtu daudz vairāk laika pašu uzņēmumu attīstībai. Jā, sadarbība vai attiecības? Kā tu jūti starpības starp šiem 2 vārdiem? Sadarbība vai attiecības? Attiecības. Sadarbība ir vairāk par biznesu, attiecības ir vairāk par kontaktu. Jā, tad Consult ir par attiecībām. Consult ir par attiecībām noteikti. Ja mēs šobrīd skatāmies uz to, ka Consult ir sasniedzis noteiktu izaugsmes līmeni un šobrīd virzās attīstības virzienā, tātad strateģiskās partnerības virzienā, kā tu domā, cik Latvijas uzņēmējiem un kādiem Latvijas uzņēmējiem šāda strateģiskā partnerība varētu būt atslēga viņu izaugsmē? Vai tie ir mazie, vidējie, lielie uzņēmumi, kuram vajadzētu lūkoties šīs strateģiskās partnerības virzienā? Es teiktu, ka tas ir, principā, katra segmenta varētu pateikt, tie mazie, vidējie un lielie uzņēmumi, jā, bet katrā šajā segmentā ir savi uzņēmumi, kam tas noteikti ir vajadzīgs. Jā, un tajā pašā laikā ir uzņēmumi, kam tas viss ir sakārtots jau. Jā, ka viņiem ir attiecīgi komanda, kas strādā pie viņa mārketinga, kur ir varbūt lieliem uzņēmumiem tur departamenti, ir vairāki kadri un attiecīgi viss ir labi, ja? Un uzņēmuma vadītājs pats ir speciālists tajā un viņš visu saprot un viss ir perfekti. Tiešām tad aplaudējam, ja, un viss ir ļoti labi. Vai mārketingā ir tāda situācija, ka viss ir perfekti? Parasti ir, manuprāt, perfekti ir kampaņu uzsākot,
Jā, jo tad nekas nav sačakarēts. Jā, tad ir viss perfekti. Ir plāns un attiecīgi ir sākums. Jā. Un tad mēs skatāmies, ar nākamo nedēļu jau viss var aiziet netik perfekti. Jā. Bet tad tas ir reāli, kā notiek, un plānus ir jāmaina. Uzstādījums ir jāmaina. Jā. Tā kā marketings ir tik ļoti mainīgs, kad perfekti tikai pirmajā dienā. Jā, tas nozīmē, ka principā arī uzņēmumiem, kuriem šķiet, ka viņu mārketings strādā efektīvi, ļoti iespējams, ka palūkojoties dziļāk, var secināt, ka ir iespējams citi virzieni, risinājumi, kā sasniegt vēl lielāku efektivitāti. Protams, tas ir, tu skaties uz lietu, ir starpība, tu skaties uz konkrēto procesu tikai tu. Vai tu iesaisti savu sekretāri, vai tu iesaisti marketinga cilvēku, ja? Vai tu iesaisti attiecīgi aģentūru, kas skatās jau ar daudzām acīm uz to procesu. Un jebkurā variantā, kā tu uz to skaties, iesaistot kaut ko no malas, tu vienmēr dabūsi refleksiju par notiekošo. Jā, es kā sieviete šeit varētu piemetināt, ka sievietei šķiet, ka viņas garderobe ir un gaumas izjūta ir gana adekvāta un ka viss ar to ir kārtībā. Bet atliek aiziet uz iepirkšanās centru ar stilistu, profesionālu stilistu, un mēs ieraugam, ka patiesībā mēs galīgi neizmantojam savu potenciālu šajā virzienā. Man tāds piemērs vienkārši tikko iešāvās prātā, kas, manuprāt, ļoti atspoguļo tieši šo sajūtu par to, ka mums viss ir kārtībā. Jā. Tā bieži ir arī ar uzņēmumiem. Mums viss ir kārtībā ar mājaslapu, mums viss ir kārtībā ar plānu attiecīgi, un mēs esam apmierināti ar to, kas notiek, un jā, mums plāna principā nav, viss ir ok. Atnāk e-konsulti un parāda, ka ir arī citas iespējas, citi virzieni, citi ceļi, un iespējams, kā tagad es vēlos pieskārties vienai ļoti būtiskai tēmai - reklāmas budžets. Budžets vai tomēr tā ir investīcija? Reklāma kā izdevuma pozīcija vai kā investīcija pozīcija? Ļoti bieži uzņēmēji skatās, ka tas ir kārtējais, milzīgais cipars, par kuru tagad ir tātad attiecīgi jāsamaksā, bet manuprāt, ka e-konsulta pieeja vairāk ir šajā investīciju virzienā. Manuprāt, reklāmas budžets ir investīcija, jo viņam ir jāpild konkrēti mērķi, lai sasniegtu konkrēts mērķis. Ja? Ja tu skatīsies uz reklāmas budžeta pozīciju kā tēriņa, tad, come on, kaut kas nav kārtībā. Ja mēs skatāmies uz reklāmas budžetu, mēs varam viņus sadalīt, kad ir kaut kāda daļa, kas ir restīvi investīcija konkrēti, lai izpildītu šādu mērķi, sasniegt šādu mērķi, ir kaut kāda daļa, kas strādā uz šo mērķi, un kaut kādai daļai jādara tas, bet tas ir resurs. Tas ir resurs, kas ir jāizmanto, lai sasniegtu uzņēmumu izvirzītos mērķus. Tu nevajadzētu uzskatīt, ka tie ir tēriņi. Ja, kā, ja mēs skatāmies tur izdevumos, tad tas ir mīnus zīme, bet tajā pašā ailītē mums nāk pluszīmes, daudz pluszīmes. Ja. Jā, tātad, ja e-konsulti ir sava veida investīcija aģentūra, mēs investējam marketingā, kas nes mums atpakaļ produktivitāti un rezultātu. Tā varētu teikt, mēs palīdzam jēgpilni investēt naudu, lai tā vienkārši dotu rezultātu. Jā. Inšķīgi. Nākošais ļoti būtiskais moments, ar ko es arī pati esmu saskārusies savā profesionālajā dzīvē, ir ļoti daudz reklāmas aģentūras, un mēs saņemam zvanus dienā ar piedāvājumiem, mēs uzlabosim jūsu reklāmas kampaņas, mēs panāksim efektivitāti, un nereti uzņēmumi atbild, ka mums jau viss ir kārtībā, mums neko nevajag, un tāpēc man tev ir jautājums, Jāni, kā tu domā, kā ir dzīvot bez mārketinga? Kas notiek tajā brīdī, kad uzņēmums izvēlās ceļu, mums ir standarta mājaslapa, iespējams, ka mēs kaut ko publicējam bez tādas noteiktas sistēmas sociālos tīklos, un ar to mums pietiek. Kā tu, kā cilvēks, kas ir nozarē? Manuprāt, tas ir tāds gājiens pa kalnu lejā. Ja, un kaut kādā momentā kalns beigsies. Un tā, tu nevari, tev visu laiku jādomā, kā apsteigt konkurenci, kā piesaistīt klientus, kā pozicionēt sevi, kā ieiet jaunā tirgu. Tā ir spēle.
tā ir spēle, kur ir jāspēlē vienkārši. Un tiklīdz tu domā, ka viss ir kārtībā, tad īstenībā tu jau sāc attiecīgi, tev jāsāk uztraukties par to, vai tiešām viss ir kārtībā. Jo, jā. Jā. Cik bieži uzņēmumam būtu nepieciešams pārskatīt attiecīgi savus mārketinga plānus? Mēs plānus paši, iekš savu uzņēmumu, iekš saviem klientiem, mēs viņus pārskatām ik 90 dienas, lielos plānus. Jā, tā kā, mēs ieteiktu 90 dienas. 90 dienas, ok. Bet tagad pieskarsimies jautājumam par J-Consult komandu. Jāni, vai tu vari padalīties par to, kāda ir J-Consult komanda? Kas ir tas, kas jūsu komandā šobrīd ir jūsu spēks? Tāpat pieredze. Nav, kā baigi sanāk atkārtoties, bet tāds arī ir. Jo, ja mēs augot kādu brīdi esam likuši uzsvaru, ka pieredze ir jāmiksē, ir jāņem restīvi jaunie cilvēki un jāļauj viņiem augt, ja, tad tagad mēs ļoti mērķtiecīgi meklējam cilvēkus ar pieredzi, ka mēs saprotam, vai tā pieredze ir, kāda viņa ir, un vai tas cilvēks ir gatavs nākt mūsu uzņēmumā un pieņemt mūsu vērtības, un savukārt mēs saprotam, kāda ir viņa pieredze un kā tas var uzlabot mūsu kopējo pieredzi. Jā, tā kā pieredze. Jā, tu minēji, ka procesos ar patstāvīgiem klientiem tu esi klātesošs. Kāda ir tava loma strateģiskajā partnerībā? Ja mēs runājam par strateģisko partnerību, tad es iesaistos gan pie pašas stratēģijas, gan braucu sākumā izprast attiecīgi visus procesus, kas notiek uzņēmumā, gan turpinu sarunu ar uzņēmumu vadītāju. Tā kā par mērķiem, par realitāti, par mūsu piedāvātiem risinājumiem. Un tajā pašā laikā iesaistās arī mana komanda, kas strādā attiecīgi ar klienta izvirzītiem pārstāvjiem un kas tajā pašā laikā var atskaitīties arī pašam klientam un runāt ar klientu. Tā kā mēs veidojam konkrētu darbību ciklu, kur ir konkrētas lomas arī man, ko es pats aizņemu. Tu pats esi jau ļoti ilgu laiku uzņēmējs, un tu zini, kāds ir vadīt uzņēmumu. Kas ir 3 patiesības, ko tu savā uzņēmējdarbības laikā esi iemācījies un par ko tu esi pilnīgi pārliecināts? Kā strādā uzņēmums? 3 tādas tavas pārliecības par to, kas biznesā ir svarīgi. Plāns. Jā, tā kā visas darbības jāplāno. Jā? Kāpēc tu dari to, ko tu dari, un nekas nenotiek tāpat vien. Jā, tā kā, ja ir plāns, tad arī tāpat vien notiks aiz plāna. Jā? Jo tev ir kā uzņēmumam ir jāvibrē pareizā virzienā, un tad lietas notiek. Jā? Tā kā, līdz ar to ir jābūt plānam. Jā, nākamā lieta, manuprāt, ir komanda. Tā kā ir apkārt jābūt pareiziem cilvēkiem, jā, lai tu spētu realizēt to plānu. Un 3. lieta ir vienkārši jādara. Jā, būt arī 4. jāmen, ir, bet par to darīšanu ir tā, ka ir jādara. Jo bieži vien mēs vienkārši mēs izplānojam un mēs kaut ko neuzsākam. Jā. Mēs, varbūt rīt, varbūt nākamnedēļ ir citas lietas, ir svarīgākas lietas, un tad vienkārši reaģē uz notiekošo. Jā, un plānu pastam tālāk. Jā. Bet ir jādara. Ir jādara un ir jādara saskaņā ar plānu, ir jādara saskaņā ar savām vērtībām. Vienkārši jādara. Labi, paldies. Vai tu esi dzirdējis tādu jēdzienu? Klients centrā. Ar ko tev tas asociējās? Klients centrā. Pieeja. Viss stāsts ir, visu laiku viss stāsts ir par un ap klientu. Jā, tā kā mūsu tā sadarbība ir balstīta jau no paša sākuma. Viņa ir balstīta uz klientu, uz klienta veiksmi, un ja tu to klientu noliksi kaut kur maliņā, tās ilgtermiņa attiecības nesanāks. Jā, ja viņš ir centrā un viņš saprot, ka tas ir ap viņu, un attiecīgi mēs palīdzam viņam radīt naudu, jā, mēs palīdzam reāli viņa biznesam augt, jā, tad
tad viss izdodas, tad ir win-win, mēs paši nopelnam, ja? Tādi gadījumi sakari, kur klients nav centrā, diemžēl tāda arī gadās, ja? Bet labāk ir, kad ir klients centrā un ilgtermiņā ir viņš centrā. Labi. Jāni, es zinu, ka tu esi aktīvi dzīvesveidu piekritējis un tev patīk pavadīt laiku dabā. Vai ideja par strateģisko partnerību dzima birojā vai viņa dzima kaut kur procesos dabā? Tātad, par strateģisko partnerību. Īstenībā jau tas stāsts ir aizsācies 2010. gadā, varbūt 11. kad es sāku domāt par savu uzņēmumu, strādājot vienā citā kompānijā, kur es nostrādāju 7 gadus, sāku kā B2B sales, vadīju komandu, veidoju projektus, domāju par uzņēmumiem, kā viņiem piesaistīt klientus ar konkrētā uzņēmuma produktiem, un tad pārdošanas komanda viņus tā kā pārdeva. Un tad vienā momentā, es sapratu, ka es tomēr iešu to savu ceļu, zinām iemeslu dēļ, un attiecīgi es beidzu darbu šajā uzņēmumā, un es teicu, Jāni, tu reāli konsultēsi uzņēmums un palīdzēsi viņiem reklāmas jautājumos, lai ir mazāk tādu uzņēmumu, kas grib rakstīt uz telefona grāmatas, kurā lapspusē viņu atrast vajag. Ja? Un tā dzima Consults 2013. gadā, un es apņēmības pilns gāju meklēt savus pirmos klientus, ja? Bet, diemžēl, no konsultācijas nekas nesanāca, jo es metos uzreiz tajā performance daļā, un sāku es ar Metu, un ar Google, ar Metu un ar Google sāku, sāku taisīt reklāmas kampaņas, attiecīgi iedziļinājos analītikā, strādāju ar Google Tag Manageri, un tā tālāk, Tas bija 2013. gadā, kad dzima šī ideja konsultēt uzņēmumus. Tas arī uzņēmuma nosaukumā Consult. Jā, tāpēc arī uzņēmuma nosaukums ir Consult. Jā. Bet, ja mēs runājam tagad par strateģisko partnerību, tagad, proti, kaut kādu pusgadu atpakaļ, tas ir saistīts ar to, kā es pavadu savu brīvo laiku. Un vispār ar laiku kā tādu, tā kā es saprotu, kā es gribu strādāt pats, jo tas šajā strateģiskajā partnerībā tur ir ļoti liela daļa manis iekšā, un es gribu atgriezties pie tā, ko es uzsāku 2013. gadā, kad man bija 7 gadu pieredze, kad es domāju, ka es varu konsultēt uzņēmumus saistībā ar reklāmas lietām. Tad tagad man ir sanāk jau 19 gadu pieredze. Un 13. gads ir kopš vadu savu reklāmas aģentūru, digitālā reklāmas aģentūru. Visam katram procesam savs laiks. Jā, ir nepieciešams šī pieredze, lai tu nonāktu pie konkrētām atziņām. Attiecīgi rezumējot to, ko mēs šodien izrunājām šeit par mārketingu un digitālajiem risinājumiem, mans viedoklis ir sastrukturizējies sekojoši. Ir ļoti daudz dažādu kanālu, bet bez konkrēta plāna un stratēģijas šie kanāli nenesīs vajadzīgo efektivitāti. Attiecīgi, nākamā lieta, ko pēc šīs sarunas es esmu izlobījusi, ir tas, ka ļoti svarīgi ir atrast īsto partneri, ar kuru tu jūties droši, ar kuru tu kopā vari sasniegt un realizēt tieši savu uzņēmumu vērtības. Un nākamā ļoti būtiskā lieta, ko es no šīs sarunas noteikti paņemu kā tādu būtisku un fundamentāli nozīmīgu momentu, ir tas, ka reklāma tas nav izdevums. Reklāma, sadarbojoties ar pareizo partneri, ir investīcija uzņēmuma izaugsmē, un tāpēc ļoti būtiski tā tad ir atrast pareizo partneri, sagatavot reālu plānu un investēt tajā, un tad attiecīgi rīkoties. Perfekti, Zina. Jā, tu esi sapratusi visu esenci, bet, kas attiecās uz reklāmu, tad, ko es varētu piebilst, ir jāstāsta uz visu kopumu. Visam, ko tu dari, attiecīgi, tā kā digitālajā vidē, fiziskajā,
ir nozīme. Ja? Ir nozīme, kāda ir tava mājaslapa, ir nozīme, kas ir tavā mājaslapā, kā viņa funkcionē, kur viņa atrodas, kādas ir tur kontaktformas, kādas ir pirkšanas iespējas, kā SEO mums strādā attiecīgi, kā reklāmas strādā, kā konkrēti kanāli strādā un kā tas viss attiecīgi, cik izmaksā viena klienta piesaiste konkrētā kanālā un attiecīgi, cik tu esi gatavs maksāt par vienu reālu klientu, dārgākajā variantā, ja, tā kā, cik ir ļoti labi. Jā, man iešāvās galvā vēl viens tāds ļoti labs jautājums. Vienkārši tavas domas, ja šodien mašīnas jau brauc uz elektrības, par ko mēs agrāk pat iedomāties nevarējām, tad iespējams vēl pēc pāris gadiem viņas iespējams jau lidos. Un tad attiecīgi mans jautājums ir reklāmas kontekstā, kā tu redzi, kā reklāma varētu attīstīties un kas varētu notikt nozarē vēl pēc 3 gadiem? Tātad mākslīgais intelekts mums dara brīnums, un manuprāt, ļoti daudz, ko mēs šobrīd darām, ļoti daudz, ko vienkārši aizvietos mākslīgais intelekts. Un tad ir jautājums par to, vai tie cilvēki, kas darbosies ar šo mākslīgo intelektu, vai viņiem pašiem pietiek zināšanas un pieredzes, tas ir viens. Jo, ja mēs skatāmies uz tādu komandu, tad tev var būt ļoti labi spēlētāji, bet ja tu esi slikts treneris, ja, tad tur nekas nesanāks. Un 3 gadu laikā tev noteikti būs ļoti labi spēlētāji komandā. Un tad ir jautājums, kā tu to spēs izmantot. Ja, tas ir viens. Nākamais, ņemot vērā to, ka tiešām mākslīgais intelekts pilnīgi veļās un lauž durvis vaļā, ar iespējām, ja, tā kā mēs arī tās izmantojam, tad attiecīgi šobrīd ir tā, ka ļoti daudz ko jau tu vari izdarīt ar mākslīgā intelekta palīdzību, un tādā veidā tev atbrīvojās komandai laiks, lai viņi varētu fokusēties uz šo attiecību veidošanu ar klientu, un, manuprāt, tas ir būtiski, kad, manuprāt, sadarbības kļūst cilvēcīgākas, un mēs vairāk runāsim. Jā, mākslīgais intelekts darīs savu darbu, un mēs kā cilvēki runāsim un nepazaudēsim, jo tas īstenībā ir vēl viens tāds ļoti būtisks jautājums, vai mākslīgais intelekts neapēdīs mūsu cilvēcisko sadaļu, un vai viņa ar laiku nepaliks aizvien aizejošāka? Manuprāt, nē. Manuprāt, kad mākslīgais intelekts mums palīdzēs būt krietni efektīvākiem nekā mēs esam šobrīd. Un, attiecīgi, ņemot vērā šo, cilvēks varēs izvēlēties attiecīgi lietas, ko darīt un kā darīt un kur iet dziļāk. Un, manuprāt, tieši, ja mēs skatāmies uz marketinga aģentūru kā tādu, tad, manuprāt, komunikācija ar klientu viņa aizņems, viņa pieaugs. Jo reāli tās lietas, kas ir izdarāmas no mākslīgā intelekta puses, tas datu analīzes un tā tālāk, tas jau šobrīd notiek un notiks tālāk vēl citā līmenī, vēl vairāk. Labi, paldies tev, Jāni. Pēc sarunas ar Jāni es esmu sapratusi ļoti būtisku atziņu. Mārketings strādā tikai tad, ja ir konkrēts rīcības plāns, un pēc šī rīcības plāna seko reāla rīcība.